Lai veiksmīgi īstenotu plānoto aktīvās atpūtas kompleksa ierīkošanu dabas parkā Zilie kalni, Ogres un Ikšķeles pašvaldības plāno sadarboties turisma jomā. Šobrīd panākta konceptuāla vienošanās par kopīgas struktūrvienības nepieciešamību, kas organizēs darbu pie projekta īstenošanas. Iespējams, tas varētu būt turisma informācijas centrs. Pagaidām ir tā, ka tās ir divas pašvaldības, un mēs mēģināsim piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus. Un viens no pirmajiem tas ir pārobežu projekts, kas ir kopā saistīts ar Igauniju un Krieviju. Kā informēja Ogres kolēģi, viņu doma ir sekojoša, kad varētu reorganizēt turisma informāciju centru, ko savā laikā no rajona pārņēma Ogres novads, kā vadošais novads. Un tālāk, lai mums arī ir Ikšķelē interese saistībā tieši arī ar turisma jomu, jo pamatā arī liela vērība no Ikšķeles novada tiks veltīta šim jautājumam, tā kā mums arī interesanti ir šī sadaļa. Jautājums par sadarbošanos un kopīgas aģentūras izveidošanu, reorganizējot turisma informācijas centru, tiks skatīts arī abu domju komiteju sēdēs. Ar laiku kopīgajā sadarbībā plāno iesaistīt arī pārējos bijušā rajona novadus – Lielvārdi un Ķegumu. Mūsu novadi ir pārāk mazi, lai mēs vienā novadā varētu piedāvāt kaut kādiem ārzemniekiem vai arī iebraucējiem, kas iebrauc uz šejienu grupai kaut kāds apskats objekts. Un tādā veidā mēs varam sadarboties to gan ar Lielvārdas Ķegumu novadu, gan ar Ikšķeles novadu. Bet pamatā mums ir runa sekojoša, kad mēs kopīgi izstrādāsim un paredzēsim naudiņu tehniskā projekta izstrādi Zilo kalnu sporta un atpūtas kompleksa izveidēji. Bet sākumā mums ir jāizveido šis uzņēmums, kas varētu darboties ar šiem te jautājumiem. Turistam, kas ieradies atpūsties, vai iedzīvotājiem neinteresē novadu administratīvās teritorijas. Uz Ogres un Ikšķeles robežas atrodas vairāki nozīmīgi infrastruktūras un aktīvās atpūtas objekti, kurus nedrīkstam pazaudēt – Zilie kalni, Ogres ledushalle, Mežezers, uzsver pašvaldību pārstāvji. Zanda Treško, Ogres televīzija.